Nu, čau. Reku hamburgeris nepaspēja paēst brokastis. Nu, nekas, ēd pats. Ko tad es pirku? Visockis arī neēdīs. Nu, labi, štrunce jums. Jā, Mārtiņ, bet arī tu jau ikdienā noteikti ēd kādu kūciņu, kādu bulciņu. Protams. Protams, nu taču viss labi. Labrīt, Simona. No viesiem. Un teju melnu un medu. Kafiju baltu bez medus. Super. Aivars. Sveiki. Mārtiņš. Sportists, pavārs. Sveiki. Bet visiem taču teica, ka man ir arī kaut kur pārbīdīt. Atšķiramies. Atšķirēties, jā. Mārtiņ, tu kā pavārs noteikti ēd no rīta līdz vakaram. Nu, vismaz tāds priekšstats sabiedrībā par pavāriem visiem ir. Nu, jā, ka viņi tādi rēsni un tad taisa rotaļlietas un tās izkārtnes tādas ar tām cepurēm pie kafejnīcām, pie klaunas tātā. Bet tas nozīmē, par tevi nevarētu uzņemt labu filmu, jā? Nevarētu. Bet kāpēc tad tu neesi rēsnis? Tāpēc, kad īstenībā ir tā, ka es nevienu pavāru nepazīstu, kas būtu, nu, rēsnis nav īstais vārds korpulents, ja? Vai kā, nu tā, lai viss būtu baigi ētiski, jā. Nu jā, nu, jo tas darbs ir no rīta līdz vakaram, tu vienkārši strādā, un tur nav tā, ka tā kā filmās rāda, ka tāds liels kastrols, liela cepura, un tur lēnā garā tāda misiņa, var tā vāra, vai ne? Tas nav, paldies, tas nav tāds viens kastrols, tas ir tādi 18-20 kastroļi, un viss notiek, un tev visu laiku nāk iekšā čeki, un visu laiku nāk pasūtījumi, un tu visu laiku bliez vienkārši. Patiesībā tu nevari apstāties, tu nevari iziet ārā. Ja tu darbā nevarēsi, tev visu laiku ir jāgatavo citiem, tad kad tu pats Es visu laiku pagaršoju, es visu laiku tā kā sēžu uz produktiem. Nu, tas tev jāpārbauda. Nu, tas ir tā kā es pelnu ar to maizi, nu, ar savu garšu sajūtu un savu ķermeni. Bet es no rīta neēdu brokastis, bet es ēdu, kad ķermenis pamostās. Nu, tas ir tā kā... Cikos tev tas ir? Nu, tas ir pāris stundas pēc acu atvēršanas. Tātad vienreiz tu ēd tad, kad tu pamosties? Jā, un pēc tam, pēc darba, tas sanāk 12 naktī apmēram, 11-12 naktī. Un pa dienu mazliet pagaišo? Visu laiku, jā, no smaržām jau baigi. Principā es tāpat kā viņš ēd, pa mazām. Es pieļauju to, ka es ēdu varbūt mazāk nekā viņš tās reizes. Ja man iznāk dienā, es ēdu kādas 10-12 reizes, es pieļauju, ka Mātiņš ēd tur kaut kādas ap 100 reizēm, bet karotītē. Man iznāk tās 3 karotītes vienā reizītē. Bet tad, kad tu gatavojies čempionātiem, un noteikti tev dzīvē viņi ir bijis ļoti vismaz daudz. 100. Ja ne vairāk. Ja ne vairāk. Tad tā diēta noteikti ir tik strikta, ka sapņos rādās. Ir tādi momenti, kad pamostos nosvīdz, pārbies, es tikko ēdu tortas gabalu. Un es nospļos, vai paldies Dievam, ka tas bija tikai sapnis. Citreiz, ka iet pārtiks veikalā, tur 2-3 minūtes, kā savu ostās aromāts. Es pilnā nopietnībā skatos, man vienkārši bailes paliek. Tā gribās ēst, ka es tūlīt kaut kur gāzīšos. Un tad es meklēju tādu vietiņu, kur es mazāk kaut ko sadauzīšu. Un tā kā... Raksturs, ne? Jā, vai tev, Mārtiņ, arī sapņos rādās kādi aizliegti augļi? Man nav sievietes aizliegtu. Droši vien rādās. Nē, es precējos, man viss normāli. Nekas nerādās. Man nekas nerādās. Es īstenībā pat nesapņoju. Vai ir kādi ēdieni vai produkti, no kuriem tu pats esi pilnībā atteicies? Kaut kāds 5-6 gadus es biju veģetārietis, bet tas ir, nu, tajā tīneidžeru laika posmā. Jā, tā, kad no plasmasnieka dzer aliņu un spēlē pangrupās visu. Nu, tajā laikā, tad es biju veģetārietis, tad es biju kaut kādu pusgadu vegāns, nu, kas neēdu vispār nekādas dzīvnieku izcelsmes produktus, bet, protams, arī tur uzreiz bija antiglobālisti tā ideoloģija, nu, ka tur kolainē, tur, nu, visiem ļaunajiem, korumpētajiem kapitālistu mēsliem. Jā, nu, Latviešu dārziņiem, jā. Jā. Un pēc tam tu sāc saprast, ka tu jau īstenībā dzīvo šitajā te valstī, šitajā te pasaulē, un ka tu, nu, tā ir tava dzīve. Nu, tu vari protestēt pret visu, vai tu vari pieņemt to visu. Un tad, nu, vai tu gribi dzīvot, vai tu gribi kauties. Nu. Zini kā, ir tā, kad ir viss, nu, nekāda personīga aizvainojuma, nekā, nu, tiešām nekā tāda. Nē, nu, es tiešām visu to, ko es... Pistoles uz galda. Jā. Neapvainojamies. Ir viena jauna metode, ar kuras palīdzību katrs cilvēks pirms sākt kādu diētu vai sportošanu var tikt skaidrībā, kas patiesībā viņš par putniņu ir. Un es došos satikt Lailu, kur ar mani jau ir veikusi eksperimentu.
Pētījums tev ir gatavs? Jā. Gribu par to parunāt? Gribu par to Ejam parunāt. parunāt. Tātad, kungi, sagaidiet Lailu. Nu, čau! Sveiki. Nu tā, Laila, es zinu, puiši nezinu stāsti, kas tas par verķi un ko tu ar mani esi izdarījusi. Ar šo mazo aparātiņu, ja? Jā. Te mēs varam paskatīties, cik kalorijas tu tērē, kāds ir režīms, kāda ir fiziskā aktivitāte, kuros laikos tā ir, cik, ja tu aizies uz sporta zāli, kur neaizgāji, tad būtu arī ļoti interesanti, cik tur vēl notērē vai aizbrauc uz kalnu paslēpot, cik tur šīs te kalorijas patērē papildus, un arī kāda ir miega kvalitāte. Lai cilvēki saprastu, ko viņam ēst, ar kādu sportu nodarboties, vai varbūt vispār ne ar ko nenodarboties, būtu jāsāk ar sevis izzināšanu. Un dietologs var palīdzēt. Nu, tieši tā, līdz šim mēs tomēr vairāk vai mazāk šeit Latvijā minējām, cik tās kalorijas cilvēkam ir vajadzīgs, un dažos gadījumos, vai daudzos, var jau arī trāpīt, un tad mēģināt taustīties un atrast to nepieciešamo kaloriju daudzumu. Bet pašlaik ir ļoti labi iespēja var katru analizēt individuāli un paskatīties, kā tad tieši ir šim cilvēkam, jo būs pilnīgi atšķirīgi gan šī te vielu maiņa šim kungam un šim, un tāpat ir cita izmeklēšana. Viņam nav, viņam ļoti traka. Otrādi šita ir ļoti, es domāju, ka arī ļoti labi vielu maiņa, kāpēc ir tik tievs, tomēr arī sev neko neliedzot. Nu, labi jābūt vielu maiņai. Vārdu sakot, cik cilvēku, tik stāstu. Šitā tēma baigi tāda kutelīga, baigi tāda forša. Mēs dzīvojam Ziemeļvalstī, mums ir ziemas. Ļoti bargas. Ļoti bargas. Un tos vitamīnus tu reāli var dabūt, ja tu viņus pats arī saglabās. Un tāpēc baigi jāskatās no tā, kur mēs dzīvojam, un nevajag lietot tās lietas, kuras nevajag. Piemēram, zemenes ziemas laikā. Tur nav nekā laba, tur nevar būt nekā laba. Bija tāda pasaka kādreiz zemenīti sniegā. Bet saki, Laila, vai tu esi pētījusi par latviešu ēšanas parašām? Protams, ir publikācijas, ka vīrieši, kurus sievām ir augstākā izglītība, tiem ir garāks dzīves ilgums. Un pēc tam šie te komentāri ir ļoti, ļoti agresīvi tieši no šiem te latviešu vīriešiem. Vienkārši man bija tas jākomentē, ka ļoti uzbrūkoši, ko jūs iedomājaties, kādus tad mēs te vispār spinātus vai kāpostus tikai no tā vien dzīvosim. Kaut gan, protams, tas tā nebija domāts, jo vienkārši tie, kas domā par to, tad tur jau nav tikai ēšana, tur arī šis dzīvesveids, kustības, domāšana. Tā ir kultūra, bet tur, kas ir ēdiens? Ēdiens ir kultūra, tas ir ārprātīgi liela, tā ir liela padarīšana, tas nav tikai benzīnīši. Protams, bet mēs nevaram teikt, agrāk speķi ēda, bet viņi laukus āra. Bāc, kā viņi strādāja, tagad viens otram pavadzījumus pārsūta. Jūs parunājiet, bet es iešu parunāt ar cilvēku, kurš šīs problēmas risina vienkāršāk. Ja man negribās vingrot, bet kotletes patīk ēst, es saku labdien Jānim Ģīlim. Labdien! Sveiks. Sēdies, redz, kur tev suliņa. Jāni, šeit tev šprice, sūc man taukus ārā. Tā taču var visu atrisināt daudz vieglāk. Protams, ja tu gribi jau šovasar būt pludmales lauva un ir kāda ķermeņa vieta, kas tev neapmierina līdz galam, tad ķirurga iespējas ir tev palīdzēt. Cik maksā tā tauku atsūkšana? 2 lati kilogramā. Un kā tas notiek? Tu tiešām ņem šprici un sūc ārā? No sākuma patiešām mēs izsveram visu sparumu pret un tikai tad nospriežam, ko darīt. No maziem daudzumiem patiešām mēs varam ar šprici to izdarīt. Lielākus daudzumus mēs jau ar lielām mašīnām. Ar golfu špricēm. Jā. Un pavisam lielos gadījumos mēs gan sūcam, gan arī griežam nost to lieko. Bet vai šeit tad neiznāk arī atrunāt tos cilvēkus? Jo varbūt viņš vienkārši ir iedomājies, ka viņam kaut kas ir Protams, liekas. ir divu veidu pacienti, kas nāk pie manis. Vieni ir tādi, kas ir izmēģinājušies visdažādākās diētas. Viņi ir nikni uz sevi, uz visu pasauli, viņi ir badojušies, viņi visu kaut ko izmēģinājuši. Uz vēlēšanām vairs neiet vispār. Jā. Un viņi neredz nekādu uzlabojumu no tā visa. Un saka, doktor, es gribu beidzot no tā nulles punkta tikt laukā. Otra daļa cilvēki ir tādi, kas ir visu to izdarījuši. Ka viņiem ir kādreiz bijis periods, kad viņiem bijis pārāk daudz tauku un viņi paši tikuši galā. Bet tas izskats nav tāds, lai ļoti labi justos pludmalē bez apģērba, jo tāda ir izstiepta, nokārusies un liek. Un tādā gadījumā atkal ķirurgs var palīdzēt un to lieko nogriezt, lai patiešām tās ķermeņa aprises būtu tādas, kā pašam pacientam patīk un kā viņš labi jūtās. Jā, bet saki, ja es ar šprici izsūtu sev ārā taukus, vai
nebūs tā, ka pēc 2, 3, 4 mēnešiem man atpakaļ būs 4 tādas šprices, jo tā tomēr ir iejaukšanās tajā procesā. Viss ir atkarīgs tomēr no tā balansa. Ķirurģija vairāk ir šī balansa atjaunošana vai uzlabošana. Tā nav ārstēšanas metode, kā tikt vaļā no liekā svara. Viena no jaunākajām metodēm, es lasīju nesen internetā, ir tad, ka kuņģa pat izgriešana un gredzenu likšana, vārdu sakot, tur to barošanas sistēmu ietekmē. Šie ir gadījumi, kad cilvēks pats vairs netiek galā ar tām problēmām, kas viņam ir dzīves laikā sakrājies. Un tas ir tais gadījumos, ja ir jau pārējām organismu sistēmām nopietnas problēmas. Gan sirdī ir grūti, gan vielu maiņai ir grūti, gan locītavām ir grūti, un pacients pats netiek no tā galā. Tad viņam piespiedu kārtā samazina šo barības uzņemšanas iespēju, samazinot kuņģa tilpumu, kad cilvēks vairs nevar tik daudz uzņemt, kā viņš var gribējis, vai arī saīsina šo barības ķēdi, kur barība no kuņģa caur zarnām nonāk un uzsūcās. Protams, ka viņam ir savi riska faktori, ieskaitot pat cilvēka nāvi, vai trombu veidošanos. Vai arī nāk vaļā tā šuve un tas kuņģis izplešās un pēkšņi sekundes laikā tev ir bada sajūta tāda, ka tu nomirst. Ja? Protams, visi šie faktori ir jāsaliek pa plauktiņiem, visi par un pret. Un, protams, labāk, ja cilvēks varētu pats nepieļaut to, ka viņam ir tie liekie 100 kilogrami un nebūtu šādas operācijas jāveic. Jā, par to ķirurģisko iejaukšanos tu droši vien varētu diskutēt stundām. Mums tā galda ir lielāka kompānija. Aiziesim, parunāsim tur. Un tas, ko es gribētu jautāt tev, Jāni, vēlreiz. Saki, ja es būtu labs ķirurgs ar milzu pieredzi, vai tu gultos zem mana naža? Ja man vajadzētu ātru rezultātu, vai es būtu izmocījies un nevarētu pats savas problēmas atrisināt, tad es gultos. Tu saki, nevarētu atrisināt, tas nozīmē, ka tev ir nācies risināt pašam kaut ko? Man nav nācies, bet man ir pieredze. Es nesaku, ka tā ir laba pieredze. Es varbūt nerekomendēju kā mediķis to citiem cilvēkiem, bet tā ir mana pieredze, un viņi ir priekš manis pozitīvi. Un kas tā bija par pieredzi? Es pats tālu austrumos kompleksā ar citām ārstēšanas metodēm mēģināju izbaudīt, ko tas nozīmē neēst pilnīgi neko. Un tā 11 diennaktis es ar lielu fizisku slodzi kombinēju, pilnīgi nekā neēšanu. Un es atbrīvojos no 12 kilogramiem un sapratu, ka šādi man patīk labāk. Un jau 5 gadus neesmu nevienu kilogramu atpakaļ dabūjis. Un jūtos labi. Aivar, ko tu teiksi šajā jautājumā? Man liekas, tas kritums bišķi pēc strauji ir. Bet viņš neko neatcerās no tām dienām droši vien. No tām dienām viņš neatcerās noteikti, jā, bet es nekad neieteiktu strauji, mēs svaru nost. Tā kā tas var atgriezties Aspers veids atpakaļ. Jo 12 dienās nomest, tas ir gandrīz kilograms dienā, tas ir ļoti daudz. Laila, ko šajā jautājumā varētu teikt? Tas ir daudz vai normāli? Tas ir ļoti daudz, un ja cilvēkam kāda veselības problēma, tas viņam var būt pat reāli ļoti, ļoti bīstam. Un visbiežāk ir tā kā, tieši kā jau es teicu, atgriežās ar uzviju šī te badošanās. Bet vai otrais tu to gribētu vēl? Es esmu mēģinājis to, un arī man austrumu skolotāji teica, jūs tur rietumos nekad to nevarēsiet atkārtot. Es zinu, ka es varu tieši tāpat, es varu savas emocijas un savas vēlmes regulēt, un es jūtos labi. Tieši tā, šeit, kā saka, pats galvenais sakārtot galvu un domāšanu. Paldies! Austrumu filozofija, kas saka, cilvēks vēl motivēja, un viss jau iet caur galvu caur smadzenēm. Jāni, vai tu vari arī paņemt un ielaist kādam iekšā dos taukus? Jā, tas, ko mēs varam, ja kādā ķermeņa vietā trūkst, bet citā, ar norunu, ka citā ir drusku daudz, tad mēs varam pārbīdīt no vienas vietas uz otru vietu. Pavārs jau, man liekas, nav no kurienes. No kurienes vai nav? Vienalga ir. Arī no cilvēkiem, kuriem liekas, ka nav, vienalga mēs ķirurgi atrodam. Man viens tāds piemērs bija nesen pat. Tāds 3 mēneši atpakaļ nāca pie maniem pēc palīdzības viena kundzīte. Viņa gribēja tikt vaļā no kādiem 5 kilogramiem. Un es mēģināju pārliecināt, ka galvenais kritērijs jau nav svari, bet spogulis, kā mēs izskatāmies. Tieši tā cilvēkiem tas ir arī ļoti daudz nāk, viņš grib ciparu. Nevis izskatu, nevis pašsajūtu, bet ciparu. Kas tas tās ir? Kas cilvēkam jāizskatās tā kā Sončikai vai tā kā Valdim Zatleram vai vairāk Viķei Ferbe vai tā kā tev vai tā kā man?
kāpēc kaut kā jāizskatās? Katrs izskatās, kā izskatās. Un, ja gribās izskatīties savādāk, var taču aiziet meža parkā uz greizajiem spoguļiem. Vispār būsim kādi Brīvdienā izskatīties citādāk. Es gan mazliet viņu oponētu. Laikam jau īsti daba nav paredzējusi, ka visiem, izņemot sumo cīnītājiem, kuriem ir jābūt noteikti. Vai tad daba paredzēja, ka viņš būs sumo cīnītājs? Tieši tāpēc arī to svaru jāmet ļoti prātīgi nost. Tā, protams, ir arī psiholoģiska lieta. Mēs diezgan bieži nāk arī vecāki ar saviem bērniem, kur skolā ir apsmieklu objekts. Tāpēc, ka viņš ir pončiks, viņš ir resnāks par citiem, un gan mazākie puikas nāk un viņam iesper un apsaukā, gan lielākie viņi daudz, tā kā tādas milzu pelau maisu. Un viņš no tā apburtā loka netiek pats vaļā. Un viņš apsēžās un vēders pāļumu pāri tam visam apģērbam. Un tā ir arī emocionāla problēma, ne tikai fiziska. Bet mēs ar Mārtiņu, es pieļauju, ka skolas laikā bijām sīki ļoti, ja? Mūs neapsaukāja. Vismaz es biju spageti. Es biju spageti, bet nolausts. Fusilī. Cilvēks Varbūt viņš ir aktīvs. Viņš vairs pats noteikti jāgriežas pie ārsta. Vārds sakot, tas varētu būt tāds labs rādītājs. Varbūt drusku ātrāk tomēr. Man ir bijuši vīrieši, kas nevar savu vīriešu lepumu nekad neieraudzīt, neapskatīt. Tur atkal uz greiziem spoguļiem. Tāpēc, ka vēders ir pārkāries pāri un tas ir ievilcies vēderā iekšā. Bet, protams, pilnīgi piekrīt, ka galvenais ir šīs emocijas. Kā mēs jūtamies savā ķermenī? Kā jums pašiem liekas skaistuma etaloni pēc gadiem 10, kādi varētu būt? Ja nāks pie saprāta, es domāju, ka sievietēm tomēr jābūt lielākām formām, kā saka, apetilīgākai. Sieviete izskatās, viņai jāelpo, tas jāelpo, bet jājūt, ka no viņas smaržo veselība. Nevis špicka. Nevis špicka, bet kā izskalds divritens vai tam līdzīgi. Tas kaut kas tā. Tas ir diezgan arī patoloģiski, ja grib ielīst savās izlaiduma kleitās 50 gadu vecuma ar rezervīti. Jo tas ir mehānisms arī smadzenes regulē, un ar katriem 10 gadiem nedaudz dabīgi lielākai daļai cilvēku pieaug šis svars un dzīvo laimīgs, esi kustīgs, apmierināts ar sevi. Ar nedaudz vairāk kilogramiem. Jā, Laila, esi kustīgs. Un tieši tāpēc es domāju, ka katram bez vidusskolas kleidas un uzvalka arī vajadzētu skapī kādu treniņu tērpu. Un es iešu sagaidīt vienu dāmu, kurai skapī ir 50 skaisti treniņu tērpi. Pēc to viņi nāk apakaļ vai tur pie tavu? Aivars ir gudrs cilvēks. Viņš zina, protams. Vaira, es skatos, ka tu tomēr esi uzvilkusi savu vidusskolas izlaidumu kleitu. Nenāk viegli, jo no kustību trūkuma es neciešu, tātad man ir tikai svaru ierobežošana. Ļoti liela kontrola, kas nav viegli, to zina droši vien viss. Bet ar sportošanu jau laikam ir tā, ka to svaru ierobežot nevar izveidot to formu pareizi. Tā ir? Tu zini, kungi runāja ļoti prātīgi, ka mēs sporta zālēs cilvēkus nesvaram kilogramos. Tāpēc es neatkārtošu. Tonnās. Mēs sveram viņus centimetros. Bet vai tas ir stereotips, ka sportošana samazina svaru? Tik vienkārši laikam tas nebūs. Bet katrā ziņā, ja cilvēks nāk uz vingrošanas zāli, ko es varu teikt tikai par savu pieredzi, tad noteikti nebūs tā, ka es vingrošu līdz samaņas zudumam un es būšu vieglāka. Ne jau vieglāka tu būsi, muskuļu masa ir lielāka par tauku masu, bet tu būsi formīgāka. Un tad pateicoties tam, apmierinātāka, un varbūt tas ir tas mērķis. Cilvēks arī savādāk skatīsies uz pasauli ar citām acīm. Jā. Un pasauli ir tāda, kāda ir, bet tāda, kā mēs saskatām. Tā kā zālīt uz pīku. Es joprojām trenējos, es labi ēdu, man svars nekrītās. Bet viduklis paliek tievāks, drēbes ir jāmaina. Redz, kā viņa, es pazīstu viņu agrāk, un tagad redzi, es uzskatu, ka pats galvenais, tā ir motivācija, un cilvēkam atrast veidu, kā ar patiku to darīt. Jo piekrīti, Kārli, tu ilgstoši neko nedarīsi, ja tev tas nepatīk. Un tad es atrodu veidu, kā to darīt. Jā, pat nodokļus, piemēram, es ilgstoši nemaksāju vairs. Jā. Kas cilvēku motivē pēc garas darba dienas, tagad, kad ir tik skaista ziema, 10. vakarā braukt uz Uzvaras parku, slēpot? 12. viņš tikai atgriežas atpakaļ, viņam rīt tāpat agri jācīs. Varbūt viņš tur satiek mīļāko, piemēram.
Lūk, tā ir pietiekami laba motivācija. Un ja tai mīļākai vēl patīk tāds sportiski izskata vīrietis, tad tādēļ viņš varbūt slēpos arvien biežāk. Tā pamazām, jo tikai tas, ko tu ilgā laika periodā iegūsti, tikai tam rezultātam ir milzīgs svars priekš tevis. Ja? Vaira vai ir tādas lietas sporta jomā, ko tu vari darīt, piemēram, lasot grāmatu vai skatoties televizoru? Tas taurenītis, kas tur vibrē, jā. Tāpēc, ka cilvēks ir slinks un viņš gribētu to nopirkt. Kur ir galvenā šo reklāmu jēga? Slinkums. Nopēc un slinko sev par prieku. Un viss tavs ķermenis drēb un kratās un notirini nost muskuļus. Klausaties. Taukus, arī taukus. Tas viss ir, protams, smieklīgi, ja? Bet tu saproti, tas viss taču strādā. Lielākoties viņš melo un labas lietas pa televizoru ļoti rēti rāda. Skumji. Tāpēc viņi neskatos. Bet, ja es gribu ar minimāliem līdzekļiem, bet ar ļoti lielu gribas spēku to panākt, kāpēc ne? Jo es šeit neesmu ieradusies viena, es esmu atnākusi ar sporta zāli, un es palūkšu tev viņu šeit atnest. Visu zāli? Visu zāli. Tad jau man jāsauc ir Aivars palīgā. Ne, tu tiksi galā. Labi, eju pakaļ sporta zālē, paskatīšos, cik tad šī sporta zāle ir smaga. Lūdzu, Vaira, tava sporta zāle. Redziet, mēs runājam Daļa arī no par... matrača un mugursomu. Jā. Zināmā mērā matracis satur 96% gaisa, tāpēc mēs nodarbībās to saucam par staigāšanu pa mākoņiem. Tas Vai viss notiek tas valša ritmā. Būt izskaidrojams ar to, kāpēc bērniem tik ļoti patīk lēkāt pa gultām? Tā arī tāda staigāšana pa mākoņiem. Labi, viņi to intensīvāk dara. Tu zini, par bērniem mēdz teikt tā, bērns ir vai kā bija? Duls vai nenormāls? Nē. Viņš ir vai nu kārtīgs vai laimīgs. Taču ir priekšmeti, ko tu vari izmantot kaut vai tūlīt. Un šis trenažieris nesvar vairāk par 50 gramiem. Ko tu darītu? Ar šito? Jā. Kaut ko tur pastaipu. Uz modeli. Lūdzu. Re? Un tā. Un tā. Un šitā. Mazliet zemāk. Aiz muguras mazliet zemāk. Kur te vecam cilvēkam? Un zem padusēm. Un ir milzīga slodze krūšu muskultūrai. Nē, priekšā rokas. Šitā? Jā. Tas jau tā kā trenažieris. Zini, bet tāpēc es tev teicu, trenažieris, kas nesvar vairāk par 50 grabiem. Turklāt viņiem ir paliec zem dibena. Jā, uzsēdies virsū. Jā. Un tagad iztais no rokas. Aiztais apnes. Jā. 20 reizes. Es noskrēju maratonu. Es tieši tā trenažēru izmanto pirms sacensībām, ka iet uz skatuves, es iesildos tieši tādu pašu lēmumu. Jebkurā gadījumā ir svarīgi kustēties, ir svarīgi mazliet piedomāt pie tā, ko mēs ēdam, un tad mēs noteikti varēsim visi kopā teikt, ka būs jau labi, un mums nevajadzēs atgriezties pie tādas metodas svara nomešanā, kāda ir bijusi viduslaikos un pagājušā gadsimtā. Aptiekās. Tas ir, draugi mīļais, lentenis. Simona, atnes mums lūdzu lenteni. Šis, protams, ir uzcep lentenis, ja? Bet tāda metoda ir bijusi, un lenteni appēd, viņš visu izskrubina, un viss ir kārtībā. Labu apetīti! Tā, vīri, beidzot esam palikuši trietā. Daktari ir prom. Kāds jums slēdziens? Ko tad izvēlēties, ko darīt? Ēst, neēst, vingrot, nevingrot? Pat dieta principā runāja vairāk vai mazāk pareizi. Bet lieta tāda, ka mēs vairāk runājam nekā darām. Ja kādreiz jādara arī. Man liekas, ka Vaira teica, vajag līdzināties tev. Vai tu ieteiktu parastam cilvēkam līdzināties tam ar visu to, kas tev ir jāievēro? Es negribēju. Līdzināties tas ar manīm būtu diezgan sarežģīti, jo es principā pats dulu cilvēks, jo es izdaru tādas lietas, ko... Jā. Jebkurā gadījumā jābūt mērķim. Cilvēkam jāizvēlas mērķis, sapnis, un tam sapnim jānotic. Ja tam sapnim neticēs, viņš nekad nepiepildīsies. Ticība un ticība saviem spēkiem rezultāts būs. Mārtiņ. Par ēdienu runājot atkal no tās puses, ka ēdienas pamatā ir kas benzīns. Tāpat kā mašīna pierodas pie benzīna tanka, un tu vari izvēlēties dažādu tipu benzīna tankus. Tu vari aizbraukt tur pie Latgalē, tur, kur nelegālo ved iekšā, ja? Tu vari ieliet tādu, fig viņi zini, ies, neies, bet, lēti. Tu vari izvēlēties kaut kādus tur super degvielas, ko lej iekšā arī nezinu, sporta mašīnām, ja? Bet, tur vismaz kaut kāds zieģelis ir, ka tur. Un tad ēdiens ir tieši tas pats, tu vari izvēlēties, ko tu gribi, un tu vari būvēt jebkādu to savu ķermeni.
Tu 600. Mersēni iegāzies kaut ko tur saļērku no Latgales iekšā. Viņš tāpat neies. Tu negribēsi mums to darīt. Pareizi. Labi. Tinamies. Labi, mēdam, Klemens. Jā. Viss? Viņam nebūs.